runājot par laiku, varētu Saimnes priekšsēdētāja kundze, ministri, cienījamie viesi, zemsavieši. Skatoties laiku, mans laiks laikam būtu beidzies jau. Es esmu iegājis jau Reiņa laikā, skatot dienas programmu. Bet varbūt nedaudz par arī kaut ko pozitīvu. Mēs ļoti labi zinām, kā mums iet ar lielajiem projektiem. Mēs zinām, kā mums drīzāk neiet ar lielajiem projektiem. Mēs zinām, cik liela izaicinājuma ir Rail Baltica, kā viņš nesanāk, kā neiet. Bet ir arī projekti, kas mums ir, ar kuriem mēs varam būt lepni, ka mēs to spējām izdarīt un ka mēs to izdarām. Un tāds minēt atslēgšanās no Brela, kad bija vairāk nekā 15 gadu ilgs projekts, uz ko gājām. Un te jāsaka, pirmkārt, viņš notika tā, kā mēs labāk gribētu, ka neviens no iedzīvotājiem to pat nepamanīja. Nevienam pat nenoraustījās ne spuldzīte, ne tajā brīdī, kad atslēdzāmies no Brela, ne tad, kad strādājām salas režīmā un testējām savas līnijas, ne arī, kad pieslēdzāmies. Otrkārt, vēl svarīgāk, mēs iekļāvāmies laika grafikā, pat pusgadu ātrāk, un kas ir būtiskākais, neskatoties to, ka projekts ir 15 gadus, neskatoties visām inflācijām, sadārdzinājumiem, mēs arī iekļāvāmies arī finansiālajos rāmjos. Un tas parāda, ka mēs arī varam izdarīt lielus projektus kopīgi ar Baltijas valstīm, tādā ziņā rādot, ka mēs arī kaut ko varam. Tāpat es esmu gandrīz par to, ka mēs turpinām darbu pie enerģētiskās sistēmas drošības. Šogad no atvesaļošanas fonda tiks finansēts arī, un jau ir atvestas un uzstādīts, tiek darbi pie uzstādītas baterijas sistēmas Rezeknē un Tumē, kas ļaus papildus balansēt sistēmu un strādāt ar nebalansēšanas izmaksas samazināt. Un tas ir tikai viens no. Līdzīgi tāpat, kā mēs turpinām strādāt par sadales sistēmas gaisvadu līniju pārbaudu uz kabeļiem, jebkurš lauksaimnieks ir saskāries par tiem stabiem, kas mums traucē ikdienā darbīt savu darbu. Mēs varētu turpināt ļoti daudz par tiem darbiem. Viens no būtiskajiem ir uzsākuši arī birokrātijas mazināšanu valsts vides dienestā. Un te jāsaka, paldies jums par konkrētiem piemēriem, par konkrētajiem gadījumiem, kurus tad mēs arī spējam analizēt, saprast, labot, lai ar tādiem gadījumiem nevajadzētu vairāk nevienam citam vēlreiz iet cauri. Un te varētu daudz runāt par paveikto, bet varbūt tomēr paskatīsimies uz priekšu. Kas ir tas jautājums, kas jūs vairāk izaicināt, kas ir lielākais izaicinājums mums? Un tā ir Latvijas enerģētiskā nākotne. Par to, kā iegūsim enerģiju mūsu tautsaimniecībā, kuras dubultošanu iecerē mans kolēģis Viktors Valēns, kas ir mūsu lielais mērķis, ko mēs ejam. Un strādājot pie enerģētiskās stratēģijas, vēlreiz pārliecinājāmies, ka enerģija ir valsts tautsaimniecības mugurkauls. Svarīgs valsts drošības elements un arī viens no noteicošajiem valsts izaugsmes faktoriem. Sāksim ar vienkāršo. Enerģijas ražošana mums ir jābūt pašpietiekamiem un ilgspējīgiem. Tas ir jautājums ar ekonomisko un drošības aspektu. Jā, mēs jau šodien spējam sevi nodrošināt ar enerģiju, tikai viena mazā nianse. Par kādu cenu? Un vai tā cena mūs apmierina? Un atbilde ir nē. Uzņēmējiem mēs zinām, ka mums vajag lētāku cenu, ja mēs gribam būt konkurētspējīgi. Jo dārga elektronika nevar kalpot par pamatu uzņēmējdarbības attīstībai un ir Latvijas iedzīvotāju sirdsmieram. Man būtu jābūt tiešām plašam enerģijas ražošanas grozam, uzsvarot lielāku uzsvaru uz lētākiem energoresursiem šodien, kas ir, un tie ir vējš un saule. Skaidrs, ka energoresursu grozā mums nākotnē jābūt, jo tāpat mums ir HES, uz ko mēs varam balstīties. Līdzīgi tāpat kā momentos, kad nespīd saule un vējš un nav ūdens, teci, kas ļauj balansēt sistēmu. Tagad par to daļu no enerģijas ražošanas groza, kas šobrīd Latvijā pietrūkst. Tā ir vēja enerģija. Ar labu ražošanas potenciālu, par zemu cenu, mēs atpaliekam no kaimiņiem, mēs atpaliekam no visas Eiropas, mēs atpaliekam no visas pasaules. Es runāšu par tādām enerģijas attīstības lielvalstīm kā Ķīna vai Indijas pieskaros vienai no Eiropai, bet ja mēs runājam kaut vai min daudz, ka Ķīnai ko zaļu neiet, tad tāds maz lieta, Ķīnā vien ir uzstādīti šo brīdi 442 000 megavatu. Un tas ir tikai sākums, un arī viņi turpina attīstīt. Šobrīd Eiropā vēja enerģijas lielvalstis ir top 10, ir viena no tām arī Lietuva, kas ļoti strauji attīstās. Un šobrīd ir 1700 megavatu. Pagājušajā gadā pievienoja 500 megavatus. Vācija, par ko mēs varam runāt, 72 000 megavatu. Un kamēr mums Latvijā ir 133, kas pēdējos gadus cipars nav mainījies. Un te jāsaka liels paldies par uzņēmējiem, kas iet uz priekšu, attīstās, un arī vēja projekts attīstīsies uz priekšu. Un, protams, arī skatoties viennozīmīgi, jā, vēja turbīnas pasaulē tiek mainīts uz jaunākām, efektīvākām, un tā ir iespēja.
Un te lielāk jūs redzot Eiropas plānus, kas ir no 302 000 megavatu pāriet 2030. gadā uz 450 000. Tas ir jautājums, vai mēs stāvam malā, skatāmies, kā attīstās citas valstis, vai mēs cīnāmies par tām investīcijām, cīnāmies par to lētu enerģiju, lai mēs varam attīstīt savu valsti. Ja vēlamies uzrāvienu ekonomikā, jābūt uzrāvienam enerģētikā. Jābūt vēja ģeneratāriem kaut kad nākotnē arī kodolenerģijai. Jā, tas mainīs Latvijas ainavu. Kā savulaik to mainīja Keguma Hesa. Mēs ļoti labi zinām, kāda būtu situācija, ja tā Keguma Hesa šodien nebūtu. Līdzīgi mēs varam diskutēt arī par telefonu sakaru stabiem, kas ir laukos. Mēs visi ļoti labi zinām, mēs visi gribam labu telefonu zonu, telefonam visur laukos, bet tā, kad iet runa par antēnām, kas raidīs sakarus, tad tā diskusija paliek savādāk. Ir jābūt savam valsts saimniekiem, jāatbalsta Latvijas ražot elektroenerģiju no Latvijas resursiem, jāturpina attīstīt vietējo degvielu ražošanu, kas ir biometāns, biodīzeli. Tā ir mūsu iespēja. Jā, šodienas apstākļos ir nepieļaujami savu sūdi pelnīto naudu tērēt importu naftas produktiem. Tā vietā, lai attīstītu savu energoresursu ražošanas iespējas. Un es gribētu teikt tikai vienu lietu. Mēs esam saimnieki savā zemē, un par vietu zem saules ir jācīnās. Tāpat kā par lētiem energoresursiem ir jācīnās kā par katrām investīcijām. Un es to turpināšu darīt. Paldies!